Rijāda, 26. gada 19. marts. Viesnīca Saūdarābijas galvaspilsētā. Arābu un musulmaņu valstu ārlietu ministri bija sapulcējušies ar vienu mērķi – atrast Irānai izēju. Turcija bija tik ļoti apņēmusies šim brīdim, ka tās ministrs visu sanāksmes laiku tiešraidē uzturēja sakarus ar Irānas ministru. Lai Teherāna precīzi zinātu, kas tiek teikts, lai viņi justos, ka viņiem ir balss šajā telpā. Tieši tad tika palaist raķetes, nevis pret Izraēlu, nevis pret amerikāņu bāzi. Irāna apšaudīja pilsētu, kur uzturējās vienīgie musulmaņu pasaules līderi, kuru vēl varēja apturēt režīmu pašiznīcināšanos. Saūdarābijas ministram nebija vajadzīga gara runa. Viņš vienkārši teica, ka uzbrukums tika ieplānots, lai sakristu ar šo sanāksmi, lai zastraidītu, lai skaidri parādītu, ka Irāna neapstāsies. Taču Irāna kļūdījās, ļoti kļūdījās, jo tas, kas notika nākamajās stundās, bija tieši pretējs tam, ko Teherāna gaidīja. Saūdarābija bija notikuma centrā. Kad sākās operācijas un Irānai bija jārēģē, tā izdarīja, ko negaidītu reģionā. Tā ignorēja Izraēlu un amerikāņu bāzes, vēršoties pret valstīm, kas nebija karā. Un te ir šī stāsta galvenais punkts. Irāna neuzbruka saviem ienaidniekiem. Tā uzbruka tiem, kas atradās ārpus konflikta, un ar to padarīja viņus visus par ienaidniekiem. Bet galu galā, kāpēc Irāna darītu ko tādu? Teherānas loģika bija šāda. Ja Persijas līča valstis sāktu ciest uzbrukumus, tās spiestu Savienotās valstis pēc iespējas ātrāk izbeigt karu. Tā bija likme. Gājiens, lai piespiestu sarunas, izmantojot citu valstu sāpes kā spiedienu. Problēma bija tāda, ka šī likme pilnībā izgāzās. Apvienotie Arābu Emirāti reģistrēja 1714 dronus, slavenos Shahed pašnāvnieku dronus, kurus Irāna izmanto lielā skaitā. Turklāt vēl 334 balistiskās un 15 spārnotās raķetes, tas viss tikai Emirātos. Lidostas tika slēgtas. Palma Džumeira, viens no pasaulē slavenākajiem turisma objektiem, dega liesmās. Neiedomājamais notika. Dubaja, pilsēta, kas simbolizē mūsdienu arābu sapni, tika pakļauta uzbrukumam. Katara zaudēja miljardus, kad tika skats gāzes lauks, kur Katara pat nemēģināja apstrīdēt ar Irānu. Vienkārši tāpēc, ka Izraēla dažas dienas iepriekš bija uzbrukusi Irānas objektam, un Irāna nolēma atriepties tiem, kuriem ar to nebija nekāda sakara. Tika skarta arī Saūdarābija, tās galvaspilsēta Rijāda un austrumu reģions. Tā pati valsts, kas dažas nedēļas iepriekš publiski bija paziņojusi, ka neļaus izmantot savu gaisa telpu, lai uzbruktu Irānai. Vai zini, kāda bija šī notikuma ietekme? Valstis, kas iepriekš aicināja uz mieru, sāka prasīt, lai karš turpinās. Augsta ranga Persijas līča amatpersona vienā teikumā apkopoja to, ko domāja visi. Beigt karu ar Irānu, kamēr tā ir ieroči, būtu kļūda, par kuru maksātu gadiem. Šis ir vēsturisks pavērsiens, un tieši šeit Saūdarābija patiešām iesaistās. Pirms apspriest Saūdarābijas rīcību, jāizprot, kas ir uz spēles, jo Irāna nav tikai valsts, kas šauj raķetes. Tā 10 gadiem finansē un apbruņo grupas, kas uzbruk civiliedzīvotājiem pasaulē. Hezbollah Libānā, hutieši Jemenā, milicijas Irākā un Sīrijā. Irāna finansē, apmāca un atbalsta terorismu. Un tieši šo visu sistēmu, šo reģionālās destabilizācijas projektu, Saūdarābija nolēma palīdzēt pilnībā demontēt. Stundās pēc sanāksmes Rijāda, Saūdarābija pieņēma virkni lēmumu, kurus neviens negaidīja redzēt tik drīz. Irānas diplomāti tika aicināti pamest valsti. Tuvošanās, kas tika panāktā tik lielām pūlēm, Ķīnas starpniecībā noslēgtā vienošanās 2023. gadā oficiāli bija izmesta atkritumos, taču ar to viss nebeidzās.
Saūdarābijas trojņmatnieks ar Amerikas Savienoto Valstu atbalstu skaidri norādīja, ka ja Irāna turpinās uzbrukums, Saūdarābija reaģēs ar militāru spēku. Viņš Irānas uzbrukums nosauca par ģēviem. Amerikas aizsardzības ministrs Pīts Haksits apstiprināja, ka Persijas līča valstis gatavas uzbrukumam un sadarbojas ar Vašingtonu kopīgas pretgaisa aizsardzības izveidē. Taču bija viens konkrēts Saūdarābijas solis, kas pārsteidz pat amerikāņus, un kam līdz tam brīdim bija pievērsuši uzmanību tikai nedaudz. Saūdarābijai ir aizsardzības pakts ar Pakistānu, līdzīgi kā NATO. Ja vienai valstī uzbruk un tā reaģē, otra iesaistās. Un mēs runājam par Pakistānu, vienīgo musulmaņu valsti ar kodolbumbu un armiju, kurā ir vairāk nekā 600,000 aktīvo karavīru. Ja Saūdarābija pilnībā iesaistīsies karā, Pakistāna to darīs kopā ar to. Un analītiķi jau brīdina, ka tas varētu radīt domino efektu arī citās musulmaņu pasaules valstīs. Šāda koalīcija, pievienojot Persijas līča valstis, Izraēlu un Amerikas Savienotās valstis, radītu militāru spiedienu, ar kādu Irāna nekad savā vēsturē nav saskārusies. Un tas vēl nav viss. Jau 22 valstis parakstījušas deklarāciju, paziņojot gatavību palīdzēt uzturēt Ormūzas šaurumu atvērtu. NATO, sabiedrotie no Āzijas un Eiropas, Irāna kļūst arvien izolētāka. Apvienoto Arābu Emirātu prezidenta galvenais padomnieks izteicās tieši: Irānas uzbrukums Persijas līča valstīm satuvinās Persijas līča valstis ar Izraēlu. Neattālināt. Attiecības ar Izraēlu kļūst ciešākas esošajiem partneriem, bet pārējiem atvērsies jauni kanāli. Irāna gribēja atdalīt Persijas līča valstis no Izraēlas, bet sanāca pretēji. Bet tas, kas notiek ārpusē, ir tikai puse no stāsta. Jo iekšpusē, tālu no kamerām un oficiālajiem paziņojumiem, Irānas režīms sabrūk tādā veidā, kādu tikai retais gaidīja redzēt tik drīz. Un, kad uzzinās, kas tur notiek iekšā, tu sapratīsi. Jo daudzi analītiķi jau salīdzina šo brīdi ar režīmu krišanu, kas šķita neapbraudami. Lielākā daļa video par šo karu šo punktu ignorē. Paskaties! Kopš konflikta sākuma ASV un Izraēla īsteno kampaņu Irānas militāro spēju iznīcināšanai. Iekšēji dati rāda, ka tas darbojas. Balistisko raķešu uzbrukumu skaits kopš kara sākuma ir samazinājies par 90%, bet dronu uzbrukumu skaits par 95%. Izraēla iznīcinājusi līdz 290 no aptuveni 410–440 Irānas raķešu palaišanas iekārtām. Irānas jūras spēki tika iznīcināti, nogremdēti vairāk nekā 30 kuģi. Ir kāda detaļa, kas daudz izsaka par šo karu. Savienotās valstis lido ar B-1 Lancer bumbvedējiem pāri Irānas teritorijai. B-1 ir milzīgs un skaļš bumbvedējs, tam nav maskēšanās tehnoloģija, tas nozīmē, ka tas parādās uz radara. To nav domāts bīstamām gaisa telpām. B-1 pāri ienaidnieka valstī sūta tikai tad, ja esat droši, ka tas nenotiks notriekts. Tagad Irāna faktiski nevar aizsargāt savu gaisa telpu, bet situācija armijā ir vēl nopietnāka. Ziņojumi no Irānas iekšienes apraksta situāciju, kurā trūkst pilnīgi visa. Kareivi frontes līnijā ar tikai 10 patronām katram, bez pietiekama ūdens, bez pārtikas. Kad regulārās armijas kareivi tika ievainoti kaujā, revolucionārā gvarde, kas Irānā ir kā paralēls spēks un ir spēcīgāk un privileģētāk par parasto armiju, atteicās palīdzēt. Viņi nesūtīja ātrās palīdzības mašīnas, nenodrošināja medicīnisko aprūpi, atstāja regulārās armijas ievainotos bez palīdzības. Tas nav tikai resursu trūkums, tā ir Irānas armija, kas karo pati ar sevi kara vidū. Izraēlas vēstnieks ASV publiski atzina, režīms sašķelis, ko daudz negaidīja tik drīz dzirdēt. Revolucionārajā gvardē un bāzē ir vienības, kas necīnās pret priekšniekiem, bet vienkārši neierodas darbā. Tas ir pirmo reizi šī režīma vēsturē.
Viņš salīdzināja šo brīdi ar režīmu krišanu, kas šķita stabili līdz pēdējam brīdim – Padomju Savienība, Čaušesku Rumānija, kur diktators vēl bija pie varas, bet pēkšņi viss sabruka un viņš bija miris. Neviens nezina, ka viss sabruks, bet pazīmes parādās jau iepriekš – Ziemassvētku svētdienā. Un tad Irāna izdarīja kaut ko tādu, ko neviens, pat paši amerikāņu analītiķi negaidīja. Pirms pastāstu, kas tas bija, padomā. Kāds būtu vienīgais veids, kā Irāna vēl varētu pārsteigt pasauli šajā brīdī? Ar iznīcinātu jūras spēku, raķetēm beidzoties, armijai cīnoties pašai ar sevi, kas vēl bija palicis? Atbilde pienāca. 21. martā Irāna izšāva 2 raķetes uz Diego Garcijas militāro bāzi, kas pieder ASV un apvienotajai karalistei Indijas okeānā. Diego Garcia ir vairāk nekā 4000 km no Teherānas. Tas ir nozīmīgi, jo Irāna vienmēr apgalvoja, ka tās raķetes sasniedz tikai līdz 2000 km. Irāna vienmēr moliedz, ka tai būtu kas vairāk, un gadiem izmantoja šo ierobežojumu kā solījumu. Mūsu ieroči ir reģionāli, tie nesasniedz jūs. Tas bija meli, raķetes netrāpīja, bet vēstījums sasniedz daudzas galvaspilsētas vienlaikus. Analītiķis rezumēja, ja maina raķešu virzienu, tās var sasniegt Londonu. Apvienotā karaliste dažu stundu laikā mainīja savu nostāju, lai gan līdz tam konfliktā turējās nomaļus. Tā atļāva Savienotajām valstīm izmantot savas bāzes, tostarp Diego Garcijas un RAF Fairford aviobāzi Anglijā, operācijām Ormuzu šaurumā. Trumps, kurš NATO sabiedrotos sauc par gļēvuļiem, teica, ka Britu atbilde bija novēlota. Bet fakts ir tāds, ka Irāna, parādot ieroci, ko tā slēpa, ievilka vēl vienu valsti karā. Un runājot par Ormuza šaurumu, nav iespējams saprast, kas notiek globālajā ekonomikā, nesaprotot, kas tur notiek. Caur šim koridoram, kas ir tikai 34 km plats, iziet 20% no visas pasaulē tirgotās naftas. Pirms kara šo ūdens joslu dienā šķērsoja vairāk nekā 120 kuģu, tagad gandrīz neviens. Nevis tāpēc, ka šaurums būtu bloķēts, bet gan tāpēc, ka apdrošinātāji pārtrauc apdrošināt kuģus, kas šķērso šo reģionu. Bez apdrošināšanas kuģu īpašnieki neriskē zaudēt simtiem miljonu vērtus kuģus. Rezultāts ir kā pilnīga blokāde. Naftas cena pārsniedza $112 par bareli. Dažreiz tā sasniedz gandrīz 120. Tas degvielas cenu kāpums, ko daudzi jau izjūt savā makā. Daļa nāk no šejienes. Starptautiskā enerģētikas aģentūra to nosauca par lielākais enerģētiskās drošības izaicinājums vēsturē. Kuveita, Irāka, Saudārābija un Emirāti kopā samazināja ražošanu par vairāk nekā 10 miljoniem barelu dienā līdz marta vidum. Naftu nav kur nogādāt, un krīze sniedzas daudz tālāk par degvielu. Persijas līča valstis ir atkarīgas no šī koridora, pa kuru tiek piegādāti vairāk nekā 80% to pārtikas. Viss tiek importēts, un līdz marta vidum 70% šo importu bija iestrēguši. Dubajas un Dohas lielveikali nonāca apgādes trauksmes režīmā. To izjūt arī Eiropa. Katāra ir otra lielākā dabas gāzes eksportētāja pasaulē. Šī gāze silda mājas un darbina rūpniecību. Katāra ar slēgtu šaurumu nevar eksportēt. Eiropas valstīs pēc smagas ziemas gāzes krājumi bija zemi un cenas dubultojās. Donalds Trumps izvirzīja ultimātu – 48 stundas, lai Irāna atvērtu šaurumu, citādi ASV iznīcinās Irānas elektrostacijas, sākot ar lielāko. Neviens droši nezina, kas notiks, bet dažas lietas jau ir skaidrs. Irāna iesaistījās konfliktā, uzbrukot apkārtējiem, lai piespiestu sākt ātras sarunas, bet notika pretējais. Režīms zaudēja floti un lielāko daļu raķešu palaišanas iekārtu. Augstākais līderis redzēja, kā viņa armija sašķeļās un tiek atklāti slepenie ieroči. Tādējādi viņš piesaistīja vēl vairāk valstu pretiniekiem. Viņš attālināja pēdējos kaimiņus, kas varēja viņu aizstāvēt. Tuvākajās dienās vērojiet 2 pazīmes. Ja Saudārābija pārvietos spēkus tuvāk Irānas robežai, vai pieaugs ziņojums skaits par dezertēšanu Irānas revolucionārajā gvardē. Tagad redzamais būs tikai kaut kā lielāks sākums. Atceries Saudārābijas ministru. Rijādas viesnīcā viņš teica, ka Irāna neapstāsies, un viņam bija taisnība.
bet Irāna to nebija paredzējusi. Kas notiek, kad pasaule nolēma, ka pietiek? Irāna mēģināja aizdedzināt pasauli un beigās aizdedzināja pati sevi. Kā tev liekas, vai Irānas režīms vēl izdzīvos pēc visa šī, vai arī tā dienas ir beigušās? Izsaki viedokli komentāros. Vēlos uzzināt jūsu domas. Ja šis video tev palīdzēja labāk saprast, kas notiek, padalies ar kādu, kurš seko šīm tēmām. Ja vēl neesi abonējis kanālu, izmanto iespēju un abonē to tagad. Līdz nākamajai reizei!